Šitie mazie vai ne, nu, ir pietiekoši riebīgi tieši ar to, ka viņi var no vienas puses ar vienu, no otras puses ar otru var mainīt un tā teikt var gāzt kaut kādas valdības un tā tālāk. Un viņi tajā ziņā, protams, tur bija ļoti daudz visādi šāda veida dīlu, visādi šāda veida, nu, teiksim, valdību gāšanu, aiz neko darīt un tam līdzīgu lietu. Tajā laikā gan, kas arī atšķir pirmās demokrātiskās varas perioda valdību veidošanas, ir tas, ka tajos laikos, nu, tur bija skaidri arī bija kaut kas tāds kā minoritāšu bloks, ja, nu, kurš tā vienkārši arī sauc par minoritātēm, nu, kas pamatā iekļāva vāciešus, kas bija viena ļoti konsolidēta un ļoti agresīva, brīžiem pat, nu, tāda partija, kurai bija, nu, kā lai to saka, 4-5 mandāti, bet viņi bija ļoti viltīgi, jo tie cilvēki bija paši pirmkārt ļoti gudri, ja. Otrām kārtām viņām bija, nu, kā lai to saka, pietiekoši pamatīga organizatoriskā bāze aiz muguras, un viņi, tad, protams, otra lieta bija ebreji, kas bija, bet ebreji bija saskaldīti pietiekoši. Ebreji bija gan kreisi ebreji, nu, bunds, respektīvi, un ebreji sociāldemokrāti, tad bija cionisti, tādi Agudas Jizraēl, kuras, nu, tie zināmākais pārstāvs ir iespējams viens no, tā teikt, visu laiku talantīgākajiem Latvijas politiķiem, par kur neviens Latvijā nezina ne vārdu, tāds Maks Lazersons, kurš pēc kara aizbrauca uz Izraēlu un tur strādāja arī politikā. Un tad bija, jā, un tad bija arī ortodoksālie, tur, tā teikt, nu, tā vienkārši ortodoksālie jūdaisti un tā tālāk. Un tad, protams, ka, nu, arī bija krievi, bet krievi bija lielākoties samērā arī sašķelti un tā tālāk, citiem vārdiem sakot, šīs minoritātes tajos laikos, par cik viņi bija pietiekoši maz procentuāli, jā, nu, tas bija kaut kur tur 11 mandāti augstākais, ja, viņi lielākoties, nu, viņus necentās tādā veidā marginalizēt, kā tas ir šobrīd, vai ne, kad mēs baidāmies no šīs, nu, teiksim, lielās saskaņas centra, masas ienākšanas tajā parlamentā, vai ne, tagad, tajos laikos tas tā nebija, un tajos viņi pietiekoši efektīvi to mēģināja risināt. Piemēram, nu, viens tāds klasisks piemērs ir, ja nemaldos, tas bija pēc Pauļuka valdības krišanas 24. gadā, kad nevarēja izveidot valdību, nu, kā jebkur, nu, tā teikt, pierastā Latvijas situācija, vai ne, ka, nu, mēģina viens, nu, nesanāk 51, vai ne, mēģina vēl viens un tā tālāk. Un tad bija kaut kas bija izmēģinājušies, un viņi bija piedāvājuši 2 minoritāšu pārstāvjiem, kuriem arī nekas neiznāca. Varbūt, ka žēl, ka neiznāca. Viens no tiem bija, kā nu viņu sauca? Ne Maizels, nē. Es atvainojos, man tas uzvārds izkrita no galvas. Es atcerēšos pateikšu, kurš bija, viņam tika piedāvāts veidot vienam ebreju deputātam. Šis ebreju deputāts bija rabīns. Jā, nu tā teikt, ortodoksālais ebrejs, vai ne? Tā teikt, varat iedomāties Latvijas premjerministrs, ortodoksāls ebrejs ar visiem peisiem, ar visu, vai ne? Bet tajos laikos tā tika uzskatīta par pavisam normālu parādību, ka tā varētu būt. Nu, ja citiem nesanāka, kāpēc lai viņš to nedarītu? Otrs, kuram viņam nekas nesanāca, otrs, kuram piedāvāja pēc tam bija Pauls Šīmanis, vācbaltietis, vai ne? Viņam arī nesanāca. Es neatceros, kas tur pēc tam notika. Precīzi, bet, nu, šobrīd, nu, tā teikt, tās opcijas liekas tādas pietiekoši, nu, diezgan tādas trakas, vai ne, nu, bet tajā laikā tas bija, tajā laikā tā bija realitāte un ar viņiem vairāk strādāja, un tās minoritātes, protams, arī ļoti veiksmīgi to izmanto, jo viņām ļoti bieži piemīt šī zelta akcija, vai ne, proti tas, ka viņi ir pa vidu, viņi var strādāt gan ar šitiem, gan ar tiem, vai ne, nu, tad mēs iesim labāk pie tiem, tāpēc, ka tie mums savukārt apsola kaut ko mums vajag. To viņi darīja, un tas šajā ziņā ir pietiekoši, nu, kā lai to saka, pietiekoši interesanti.